Kārtējais cenu paaugstinājums Rīgas sabiedriskajā transportā licis mums uzmanīgāk papētīt uzņēmumu Rīgas Satiksme darbību. Rīgas Satiksmi jau kopš 2003. gada vada Leons Bemhens. Pašvaldības uzņēmumu valde sastāv no 5 cilvēkiem, bet uzņēmumu kopumā vada 13 direktori. Kaut arī sabiedriskā transporta biļešu cenu nemitīgi paaugstina, reisu skaitu samazina. Uzņēmumu vadība nemitīgi sūkstas par trūkstošo finansējumu, taču nepārtraukti iekļūst dažādos naudas izšķērdēšanas skandālos. Arī šoreiz nav saprotams, kāpēc uzņēmums, nerīkojot konkursu, slēdzas vienošanos ar kādu konkrētu firmu par reklāmu izvietošanu. Tematu turpina Linda Bagone. Pirms 5 gadiem Rīgas Satiksme noslēdza līgumu ar uzņēmumu Pilsētas līnijas par sabiedriskā transporta nomu reklāmas izvietošanai. Pašvaldības uzņēmuma vadītājs skaidroja, ka šajā gadījumā iepirkuma procedūra nebija nepieciešama. Citās domās ir Rīgas domas opozīcija. Deputāts Jānis Mārtiņš Skuja aicināja izveidot darba grupu, lai pārskatītu šo vienošanos, taču nozares komitejā Skuja atsaucību neguva. Droši vien pārtraukt šo līgumu nevarēs, jo es paredzu, ka tur ir labas soda sankcijas salikts. Acīm redzot, ir izstrādāts nolikums, gaidām, kad līgums beidzās, un tad es aicinu sludināt konkursu. Jūs, kolēģis, aicināt mūs pie darba, kura produkts gaidīs līdz 2013. gadam. Nākošā gada sākumā es ceru, pēc mūsu savstarpējās vienošanās tur notiks un vienošanās ar mēru notiks arī revīzijas komisijas darbs pārbauda. Un acīm redzot, kad visus šos materiālus mēs saņemsim, mēs varam atgriezties pie jautājuma par Rīgas Satiksmi. Rīgas Satiksmes valdē ievietots viss pašvaldības politiskais zieds. Šlesera politiskās kampaņas viens no organizatoriem Ervins Straupe, domas deputāts saskaņieca Vadims Baraņģis, kurš TV3 ziņās reiz nespēja pamatot savu komandējumu uz Krieviju liederību. Tāpat Irina Feldmane. Tieši Feldmanē komitejas sēdē bija jāpārstāv uzņēmuma vadītājs Leons Bemhens, kurš šobrīd ir atvaļinājumā. Taču viņi nespēja paskaidrot, kāpēc pirms 5 gadiem līgums bija jāslēdz tieši ar pilsētas līnijām, kā arī atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem par Bemhenu. Ja tā būtu jūsu firma, jūs rīkoties tieši tāpat? Jā. Kas ir tās labās, varbūt tās lietas, ko viņš dara? Principi nav pārāk strādājis, bet man tas ir mazliet savādāk. Neesmu gatava atbildēt uz šo jautājumu, bet par to, ka viņš ir ļoti labs vadītājs, kas rīkojas uzņēmuma labā un darbinieku labā un rīdznieku labā, to es varu apgalvot. Pērn alga Bemhenam bija 6000 latu mēnesī, valdes locekļiem nedaudz zemāks. Šogad tās esot samazināts uz pusi. Tas šī nav pirmā reize, ka kāds politiķis aicina izvērtēt Rīgas Satiksmes vadības kompetenci. Vēl pašvaldību priekšvēlēšana maratonā Aleksejs Loskatovs vērs uzmanību uz skandāliem ap monopolu uzņēmumu. Par piemēru minot dārgo un kļūdaino etalonu ieviešanu, kā arī jaunu trolejbusu iepirkumu. Linda Bagone, Andrejs Kangals, TV3 ziņas.